Šodienas informatīvā tiešsaistes semināra jeb webināra mērķis ir informēt par Latvijas Nacionālā kultūras centra Eiropas sociālā fonda plus projektu kultūras norises kā pilsonisko līdzdalību veicinošs instruments. Mēs sniegsim ieskatu projekta norisēs un sagatavosim jūs pieteikšanās procesam, ja vēlēsieties ņemt dalību šajā projektā. Mēs jums pastāstīsim gan par pieteikšanās procesu, par dažādām prasībām, termiņiem un citām būtiskām niansēm. Un sniegsim ieskatu par to, kā notiks sadarbība, ja būsiet izvēlēta kā viena no šī projekta dalībskolām. Tādējādi webinārs ir īpaši aktuāls, protams, izglītības iestāžu pārstāvjiem, gan skolas administrācijas darbiniekiem, protams, pedagogiem, skolēniem un arī skolēnu vecākiem un pašvaldību izglītības pārvalžu darbiniekiem. Un pašlaik es jums izstāstīšu par šodien plānoto šodienas dienas plānu. Šodienas webinārs, kas ir plānots aptuveni 2 stundu garumā, mēs to esam sadalījuši tādos vairākos tematiskos blokos. Pašlaik atrodamies tematiskajā sadaļā, par ko ir šis stāsts. Turpināsim ar, kas mums padomā, ko un kā piedāvājam darīt. Tur mēs iezīmēsim projekta ietvaru, pastāstīsim par finansējumu, iepazīstināsim jūs ar mūsu patiesi brīnišķīgo un jaudīgo projektu komandu un plānotajām mērķgrupām. Un cerams, ka katrs no jums tur ieraudzīs savu vietu, jo sadarbības iespējas projektā ir patiešām ļoti plašas. Tālāk mans kolēģis Aleksandrs jau detalizētāk izstāstīs par projekta aktivitātēm un norisēm, un tālāk par skolu projektā, par komandas darbu un sadarbību atkal pastāstīšu es. Un tālāk par projektā ieplānoto sinerģiju starp kultūru un izglītību un to, kā to reāli paveikt praksē, skolā, klasē un jau arī daudz plašāk kopienā, pastāstīs Aija. Kolēģe Anda, kas ir projekta mērķgrupu iesaistes koordinātore, sadaļā, ko aicinām piedalīties, pastāstīs par projekta dalības skolu atlasi un pieteikšanās procesu. Anda turpinās stāstījumu sadaļā, kur pasmelties iedvesmu un zināšanas par mūsu sagatavoto atbalsta materiālu pieteikšanās procesam. Un stāstījumu noslēgs neformālās izglītības projektu vadītāja Brigita Medne, ar iedvesmojušu stāstu par idejām, rīkiem un pieredzi ceļā uz līdzdalību. Būtiski arī iezīmēt to, ka jautājumu un atbilžu sadaļu esam ieplānojuši webināru noslēguma daļā. Tādēļ aicinām visa webināra laikā tērzētavas sadaļā jeb čata sadaļā rakstiskā veidā tos mums arī uzdot, tātad tur arī piefiksēt, un mūsu komunikācijas kolēģis mums tos nodos tātad tajā atbilstošajā laikā webināra noslēguma daļā. Un tagad esam nonākuši sadaļā, kas mums ir padomā, ko un kā piedāvājam darīt. Un man pašlaik ir jāsaka arī daži vārdi par tādu projekta administratīvo pusi un finansētāju. Tātad šis projekts, kultūras norises kā pilsonisko līdzdalību veicinošs instruments, šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Taču ir jāsaka, ka tā ir daļa no kā stipri lielāka, stipri plašāka. Tā ir daļa no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. līdz 2027. gadam, un tā ir daļa no specifiskās atbalsta mērķu programmas pasākumiem. Un šajā gadījumā pilsonisko līdzdalību veicinošu kultūras pakalpojumu pieejamības veicināšana. Mūsu projekta izmaksas sastāda Eiropas sociālā fonda plus finansējums un arī valsts budžeta līdzfinansējums. Projektu īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kura sastāvā ir programma Latvijas skolas soma. Mūsu sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līguma aģentūra, un mūs draudzīgi pārauga
uzrauga un sniedz atbalstu mūsu uzraugošā iestāde Kultūras ministrija. Tālāk vēlos jūs iepazīstināt ar mūsu jaudīgo projektu komandu. Un tiem, kas prezentāciju skatās vizuāli, ir iespējams ieraudzīt lielāko daļu no mūsu komandas, un domājams, ka arī lielu daļu no sejām esat jau redzējuši pirms tam, un pazīstat brīnišķīgās programmas Latvijas skolas Somas darbības sakarā. Daļa no komandas mums ir pievienojušās uz projekta īstenošanas laiku līdz 2029. gada beigām. Kopā projektā arī ar administratīva rakstura ekspertu atbalstu esam iesaistīti 13. Šoreiz patieši veiksmīgs skaitlis 13. Projekta dalībniekiem galvenā atbalsta persona un kontaktpersona būs mana kolēģe Anda, projekta mērgrupu iesaistes koordinātore. Viņa pilda šādus pienākumus, un visa projekta laikā viņa būs jums zvana un e-pasta attālumā un būs klātesoša projekta darbībās un notikumos, kur piedalīsies projektā izvēlētās izglītības iestādes. Un tālāk mans uzdevums ir pavisam īsi ieskicēšu mūsu plānus līdz projekta noslēgumam 2029. gada beigās. Pašlaik 2028. gada 30. aprīlī noris mūsu pirmais publiskais pasākums, šis informatīvais webinārs. Līdz šim esam daudz strādājuši, lai varētu šo projektu atvērt arī publiski. Šī gada 11. jūlijā varēsiet mūs dzirdēt sarunu festivālā Lampa Cēsīs, kultūras un izglītības mēdīju diskusijā, kāds sakars kultūrai ar pilsonisko līdzdalību. Šī gada augusta vidū tiks atvērta pieteikšanās dalībai projektā, un par to jau detalizētāk izstāstīs mani kolēģi. Un tā rezultātā tiks izvēlētas dalībai projektā vismaz 20 skolas no 20 pašvaldībām. Un jau oktobra otrajā pusē norisināsies pirmais seminārs, ievadseminārs, kur notiks dalību skolu komandu satikšanās. Un tur būtisku daļu ieņems arī paši izglītojumie, tātad skolēni. Tam sekos kultūras norišu izmantošanas aprobācija, piedzīvošana ar Latvijas skolas Somas pieejai raksturīgajām pirms un pēc norisēm. Un tās plānotas arī 2027. gada pirmajā pusē. No projekta puses nodrošināt ekspertu un konsultantu atbalstu. Bez reģionāliem semināriem pieredzes apmaiņai 2027. gada augustā plānojam vasaras skolu. Tas ir mirklis, kad dalības skolas piesaista partnerskolas, kopīgi mācās un iedvesmojās. Tam sekojuši noris arī dalības skolu aktivitātes kopienās. Vēl 2027. gada oktobrī plānojam starptautisku konferenci par kultūras pieejamības un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem. 2028. gadā turpinās reģionālie semināri pieredzes apmaiņai jau ar iesaistītajām partnerskolām un to aktivitātes kopienās. 28. gada otrajā pusē norisēs labās prakses rezultātu apkopošana, un noslēdzošais projekta gads 2029. savukārt veltīts secinājumu un atziņu apkopošanai. 29. gada martā plānojam grand finālu noslēgumu pasākumu nacionālu mērogu konferenci, kur publiskosim sasniegtos rezultātus un prezentēsim 2 izstrādātos metodiskos materiālus gan pedagogiem, gan kultūras norišu profesionāļiem. Tāds neliels ieskats mūsu ļoti plašajā ieplānotajā darbību un aktivitāšu plānā. Tālāk mēģināšu pavisam īsi jums arī pastāstīt par projekta mērķi un ieplānotajām mērķgrupām. Projekta mērķis ir attīstīt skolēnu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci
un kā resursu izmantojot kultūras norises, sekmēt aktīvu pilsonisko līdzdalību un kopumā spēcināt pilsonisko sabiedrību. Tātad šī kultūras norise ir kā impulss, kā veicinātājs tālākai pilsoniski aktīvai darbībai. Pēc 4 kopīga darba gadiem vismaz 20 izglītības iestādes no 20 pašvaldībām būs saņēmušas ilgstošu profesionālu atbalstu un pilnveidojuši prasmi izmantot šīs profesionālās mākslas un kultūras norises kā resursu pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Un, lai nostiprinātu šīs jaunās prasmes, jau projekta ietveros šīs skolas darbosies kā atbalsts kolēģiem, vēl vismaz 20 citām izglītības iestādēm, kļūstot par pieredzes pieturu. Tās ir šīs jau iepriekš minētās partnerskolas. Tādējādi kopā projektā vismaz 40 skolas no dažādām Latvijas vietām pieredzēs kultūras norises no programmā Latvijas skolas Soma iekļauto kultūras norišu klāsta, kas vistiešāk skars viņu kopienai aktuālās problēmas un izaicinājumus un var palīdzēt tās risināt. Plānots, ka kopā projektā piedalīsies vismaz 200 pedagogu un vismaz 5000 skolēnu. Un tādējādi mūsu galvenās mērķa grupas ir bērni un jaunieši, tostarp no vismazāk aizsargātajām grupām, kas mācās izglītības iestādēs, taiskaitā no attālākiem lauku reģioniem un pierobežas. Pedagogi, kas ikdienā strādā ar šiem skolēniem, un vietējās kopienas, kurās atrodas šīs izglītības iestādes.